Nu tā, sveiki! Es gribēju padalīties ar to, jūs jau zināt, es rakstu seriālu. Un es vienkārši gribēju padalīties, kas man vispār motivēja uzsākt šo te seriālu rakstīšanu. Protams, sākšu ar to, kad man bija 4 vai 5 gadi. Es spēlēju Lugās bērndārzā. Un man ļoti patika lomu spēles spēlēt arī. Un tad es sapratu, kad es vēlos šo turpināt. Un, protams, ka beidzu arī bērnu dārzu. Es turpināju spēlēt arī teātros, piedalījos dejo konkursos, braucu tālāk, pārstāvot skolu un vispār. Bet, protams, beidzot skolu, tā arī es nekļuvu par aktrisi. Tā kā es mammai biju teikusi, ka es gribu būt aktrise. Un tad, es izlēmu, kad es sākšu rakstīt dzejoļus. Tas bija kaut kādi 16, 17 gadi man tajā laikā, kad es sarakstīju savu pirmo dzejoli. Tad pēc tam es rakstīju tālāk nākošos dzejoļus, un tā man pamazām sakrāja dzejoļu krājumus, kurus es arī, protams, ka man bija 15 gadi, es pierakstījos Draugiem LV. Es šos dzejoļus arī publicēju Draugiem LV, arī lai padalīties daļēji ar savu talantu. Tālāk, kad man nāca vēl tuvākie gadi, protams, kad es beidzu skolu, es kaut kā sapratu, ka, nē, man kaut kas ir jādomā, un, protams, ka mamma sākumā bija uz medicīnu, sapratu to, ka medicīna nav domāta man. Tāpat kā arī šūšanai, tas bija tikai vairāk kā hobijs man, un tādā garā. Tad, man radās doma, ka es varētu rakstīt pats savu seriālu. Es atliku 1 gadu, 2 gadus. Un tagad, protams, diezgan jau laiku atlikusi. Un kaut kā tagad pēdējā laikā man iešāvās galvā 3 gadus apakaļ, kad ir īstais laiks, kad ir jāsāk nodarboties ar to, kas man ļoti, ļoti piesaista. Un es, protams, sāku analizēt, sāku likt punktu pa punktam. Un tad es izdomāju, ka man ir jāsaraksta savs seriāls. Un tā, es rakstu savu darbu jau 3 gadus. Un, protams, kad es rakstīju vārdus, es rakstīju sižetu, par ko varētu būt šis seriāls. Tā kā nāca vasara, atpūštu laiks, protams, kā jau jauniešiem patīk ballēties, izklaidēties. Un, protams, es sāku likt analizēt, plānot, darīt, rakstīt. Un, protams, nebija viegli, nebija, protams, arī nemaz tiks, viss tik perfekti. Protams, tur nesanāk 1 reizi, mēģinu 2 reizi, 3 reizi. Bet esmu jau gan līdz galam tikusi, kad iespējams, ka šogad es varētu izlaist savu 1. sezonu savam darbam. Un tā kā jūs zināt, es šo seriālu esmu bišķi tā kā publicējusi YouTube, rakstu veidā, bet tur kā man nav baigā atsaucību uz to. Un visi man prasa, ka tā filma iznāks. Un es pēc līdz gada beigām, iespējams, ka šis seriāls varētu tapt. Un, protams, ka šitam seriālam būs 2 versijas. Un nosaukums ir Vasara, kurā mīla neizskaist. Kaut kā tā apmēram. Paldies par uzmanību!